Hello fellow subscribers and other shooting enthusiasts. So today, thanks to IPC Latvia, we're right here for advanced Finnish brutality training. The mood is good, the weather is perfect, no snow. Let's do the training. We had a lovely cold start, pretty simple exercise. So you start standing, 2 shots to paper target 1 and 2, then run to barricade, from there another paper target, 2 shots, then from barricade, standing, kneeling and prone. Again, cold start, just to measure our hit factor. After that we'll have a more detailed training, more theory, and we will check did our results improved at the end. Hit! Hit! Shooters, after action report. Šeit, kā mēs redzam, pēc cold starta mums ir visu šāvēju hit faktors. Labākajam šāvējam ir hit faktors 1,03, sliktākajam ir 0,3. Tātad pirmais, kas vienmēr šāvējiem jāņem vērā, ir, ja ir stage, kurā ir liels laiks, bet maz mērķu, tas nozīmē, ka hit faktors šajā steidžā būs zems. Jums brutālitī tāda būs ļoti daudz. Tas nozīmē, ka katrs delta ir ļoti slikti, un Čārlijiem vajadzētu būt maksimums 1 uz 4 mērķiem. Tad jūs nekad nespēsiet ar skriešanu nokompensēt neprecīzu šaušanu. So our initial results were assessed, so the theory started. First thing we learned, if it's short exercise, it's not about timing, but about precision. If you hit deltas, that's bad. You can afford at least only 1 delta per 4 targets. When the exercises are long, you focus on the time. You can shoot a little bit less precise. For Finnish brutality, I would say you should not hit deltas, definitely. Tātad pirmais jau skriešana. Mums gala punkts ir barikāda. Kas ir taisnākais steidžs starp 2 punktiem? Taisna, jā. Kāpēc jūs visi skrējat ar lielu burtu? Uzreiz skrienat taisnā ceļā uz šejien. Nākam līdzi. Otrs. Kas ir ātrāks, cilvēks vai lode? Lode, jā. Kas aizņem visvairāk laiku šaušanā? Stabilizācija, pareizi. Tad kāda vēlna pēc jūs šeit apstājāties un šāvāt? Tas ir -3 sekundes. Pat ja es divreiz skrietu un šeit apstājos, man būtu -3 sekundes vai +3 sekundes attiecīgā. Tātad mēs ienākam pozīcijā un mums ir viena vieta, no kuries mēs šaujam. Tālāk tehnisks elements, kur mēs atstrādāsim, ir, kad nevajag ienākt pozīcijā, nostāties un tad ieplicot. Tas ir +1,5–2 sekundes. Mēs jau pirms ieiešanas pozīcijā skatāmies, kur mēs stāsim, jau ieplicojam, jau nostabilizējam, un tajā momentā, kad apstājamies, izdarām 2 šāvienus. Ja mums ir kaut kāda barikāda, siena, koks, vienalga, kur mēs varam atbalstīties stāvot stāvus, tad mums ir jāizvēlas tāda pozīcija, lai mēs būtu maksimāli taisni. Var stāvēt šitā, var stāvēt šitā, bet nevajag stāvēt šitā. Mēs varam pat šitā uzlikt, tā vienkārši. Katram ir savs augums. Var pieaugt pie sienas. Tad, ja mēs liekam, mēs uzliekam ieroci, piespiežam. Vienmēr šitas te turam tā kā C burtiņu. Neatkarīgi viņš ir no sāniem, vai viņš ir no apakšas, ja? Mēs viņu paņemam šitā. Un viegli piespiežam. Tālākais. Mēs pārējam uz pozīciju. Ja, piemēram, mums nav noteikts, kur šaut, vienkārši kas ērt. Tad visērtākais augstums ir tāds, kur mēs varam izmantot elkoni pret. Šajā gadījumā šis man ir pa augstu. Šis man ir, teiksim tā,
bišķīt pa zemu. Bet toties es viņu varu iespiest šeit stūrī. Šitas man ir ideāls augstums. Šitā. Now we are working on our mistakes. We were explained that time is very crucial. You have to know where you stand, where to run. You need to understand that aiming takes time. So we're trying to reduce all our errors through doing small exercises. Hit! 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 Tātad pēdējā statiskā tēma mums ir šaušanas pozīcija guļus ieņemt. Ir 2 galvenie paņēmieni. Pirmais, kas man vislabāk patīk, es pievienošu magazīnu, lai viņi būtu, ir es izmetu labo kāju uz priekšu, kreiso roku pie zemes un tā kā izrullējos pa zemi. Ātrumāts izskatās šitā te. Es ieskrienu pozīcijā. Tu skrienot, tu vienkārši izliecies un notēmē. Otrs veids ir, tagad ir smags ekipējums, vai tu stāv uz vietas, vai tev vienkārši tā ir ērtāk, ka tu vispirms sēdies uz ceļiem, bet tu nevis krīti uz ceļiem, bet tu sēdies uz papēžiem. Izstās šitā te. Lielākā daļa, lielākā kļūda ir, ka cilvēki bam un āā! Mēs, lai tā nebūtu, mēs un lai šāviens būtu ātrs, mēs jau pirms vingrinājuma brīfingā noskatāmies vietu, kur mums būs vai nu kājiņas, vai nu magazīna. Es teicu, ka mēs izmetam kājas priekšu. Nekas nemainās, mēs varam ar kāju, ja mums ir vajadzīgi, mēs varam šito pašu darīt, izmetot kājas atpakaļ. Atkarīgs ir, kā mēs kustamies un kura vietā. Hit 2, 5, 7. Trīs, 3. Now we are drilling quick split, 2 shots. You should do it below 0.2. No one did below 0.2 except the coach. Raiflā ir jēga līdz noteiktai distancei šaut tā saucamo, viņi sauc hammer. Tie ir 2 šāvieni ar 1 side picture. Restīvi mēs notēmējam uz mērķi un 2 reiz nospiešam. Nav jēga trenēt šo te hammeru, ja tu esi nostājies kā robots. Šitā nostājies un gaidi signālu. Tā ir nereāla situācija. Tev nekad nebūs laika tik ļoti stabilizēties. Tad kaut mēs piemetam, bam, bam. Tātad, pirmais 0,19, otrais 0,20 ar maiku. Tātad secinājums šobrīd tāds, ka šobrīd mēs tā nešaujam. Fast shooting is not for me. Had some issues. Trigger freeze. Have to train. So story for me is don't haste. I'm not yet ready to shoot fast. But need to train, of course. Nākamais vingrinājums. Mēs vienlaicīgi trenēsim 2 ļoti svarīgus elementus. Tas ir kontrolētais pāris, respektīvi 2 šāviņi pēc otra. Un otrs ir uguns pārnešana. Pats svarīgākais ir, var pienākt tuvāk, lai acis redz. Tā kā mēs esam izdarījuši pirmo šāvienu, mēs pirms vispār daram kaut ko, paskatāmies uz otru mērķi. Un tikai tad pārvērš tas te. Ja mēs sāksim kustību ar ieroci un acīm pēc tam, tad mēs pārbrauksim pāri vai nedavilksim vēl kaut kas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bam, 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 bam.
Nākamais ir pārnešana. Mēs taisam tikai ar gurniem vai ar ceļiem, atkarībā no distances. Pleci nekustās. Restīvi, ja mums ir notēmēts šeien, tad mēs pārnesamies ar gurniem. Ja mums ir jāpārnes pa lielu un nepietiek, piemēram, mums ir jāpārnes uz turien, tad es pagriežos ar visu korpusu. Griezties šitā te, ierots sagāzīsies, šāviena aizies pa kreisi uz leju. Ja mēs griezīsimies uz šitā, būs pa labi uz leju. Ja, tātad mēs augšējo daļu, skatiens, gurni, notēmējam, izšaujam. Pašā startā, skaties, katram sava ir fizioloģija. Ja tev starts nesanāk tāds raustīts, un tas tev nosit visu rīti, tu vienkārši netaisi tādu startu. Tu vienkārši izdari šāvienu un krīt uz priekšu. Un pēc tam šeit jau iesēdies bišķīt zemāk. Jo tev, tu sākumā sarausties, un pēc tam tu tā kā nevar noturēt līdzsvaru. Tad pamēģini no sākuma izdarīt to savādāk plūdenā. Jo katrs ir savādāks. Tad tu uzkārt savu visu kaut kas virsū. Jā, un bremzējam. Jā, pilnīgi cita lieta. Katrs ir savādāks, ja? Davai. Šodien. Pavel, tu tā neesi stabils. Mēģini tas te tomēr saglabāt beigās kaut kādu, neliec kājas kopā. Tev, tas nebūs labi. Jā, daudz labāk. Un vēlreiz. Ģimt ar vēlreiz. Jā. Jā, daudz labāk. Labi. Noslēdzošais skrējiens. Skaitam hit faktoru tagad. 3 zaudētāji vāc čaulītes. Hit! 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 2, 4, 8, 8. Hit! 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 Jūsu laiks 2,797. Atlaudīt.
4-8. Jā, bet viens maiks. Yeah. Hey, brass goblin. What you doing? The people who were last free should collect all the brass at the range as a punishment. Huh? And there was a lot of brass. Yes. Now I'm brass goblin. Oop, 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 oop. After all the exercises, at the end of the day, we repeated the cold start drill. I can already say that all of us improved our timings. I would even say that we improved our aiming and our accuracy. Of course, there were some deltas or mics, but overall, you can feel in the air that everyone improved their performance. If you like our content, if you enjoy us shooting, or I don't know what else, subscribe to our channel, put likes, definitely write comments, especially if you'll go to Finnish Brutality in this February. See you there.